20. marts ir pavasara saulgriežu diena, jeb astroloģiskais jaunais gads. Tāpēc visas apsveicu, mums priekšā ir jauna dzīve. Tagad ir brīdis, kad pasaule piepildās ar jaunu enerģiju un jaunām iespējām. Tas ir spēcīgs laiks, kad tu vari atbrīvoties no pagātnes nastām un likt pamatus labākai nākotnei. Šajā laikā atklājas jaunas iespējas, jaunas enerģijas, kaut kādi notikumi, kas var mainīt tavu dzīvi ilgtermiņā. Bet, ja tu tos nevirzi apzināti, izmaiņas var notikt haotiski vai, protams, vispār nenovest pie vēlamiem. Tātad, ko var darīt, lai pareizi iesāktu šo jauno saules gadu? Atbrīvojies no visa liekā, sākot ar nevajadzīgām lietām, bildēm, aplikācijām, līdz pat destruktīvām attieksmēm. Ja nav baigi daudz laika, lai veiktu revīziju lietās, gadžetos un domās, tad vismaz var izmest kādu grīdu, piedomājot, ka vecās enerģijas aiziet prom no tavas dzīves. Tāpat labi iet vannā ar sāli vai mazgājoties dušā, iedomājies, ka ūdens aizskalo visu, ko nevēlies atstāt savā dzīvē jaunajā ciklā. Būtu arī super, ja sanāktu laika sarakstīt uz papīra, no kā vēlies atbrīvoties, atteikties, ko tu lūdz, lai pazūd no tavas dzīves, no ikdienas, no rakstura. Pateicība ir ļoti svarīga. Domās vai uz papīra var sarakstīt, par ko esi pateicīgs dzīvei. Pat ja tev tagad galīgi viss ir slikti, noteikti var atrast, par ko pateikt paldies un ko novērtēt. Un pēc atbrīvošanās procesa aktivizējam jaunas enerģijas. Domājam pozitīvi un plaši par savu pašrealizāciju, par attiecībām, par karjeru, par finansēm. Visefektīvākais ir pierakstīt savas vēlmes šajās jomās, bet rīkoties labāk tomēr sāk tikai aprīlī, kad visi retrogrādi būs beigušies. Tātad 20. martā un tuvākajās pāris dienās ir labi atbrīvoties no visa nokalpojošā un definēt, ko jaunu vēlies ieviest savā dzīvē. Šis ir īstais brīdis, kad vari piesaistīt veiksmi, mīlestību, naudu, jaunas iespējas, tāpēc izmanto šo spēcīgo laiku, lai tev veicas!